skatītāji, mīļie skatītāji, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt šodienas izrādi Vēlnīgi. Es gribēju jums prasīt ieskatieties programmās, jo jūs redzēsiet, ka pirmā Vēlniga lomu dala 3 tēlotāji, un otrā Vēlniga lomu arī dala 3 tēlotāji. Vēl pie tam burvja lomu dala 2 tēlotāji. Tātad, lai jums nebūtu pārpratumi vai nesaprašana, tikai ievērojiet, ka vienā lomā spēlēs vairāk par vienu tēlotāju. Un mēs novēlam jums labu skatīšanos. Paldies! Cienījamie izrādes apmeklētāji, lai netraucētu sev un pārējiem, lūdzam izslēgt mobilos telefonus. Paskatieties, Ēles vārds sargs ir aizmidzis. Tu jau mēģināsi izbraukt no Ēles lauka. Es zinu, tu gribi paraudzīties, kā tur aiz Ēles vārties izskatās. Velna māte, bet to mums tik daudz stāstījusi. Tur pasaulē ir ļoti interesanti, bet mūsu mazos vēlams jau tur nelaiž. Mums jāmācās vēlnīgi tikumi un jāpien Ēles kāzas. Kā mēs tāpat nemācētu sliktus darbus darīt? Nedarbi, mums vēlnējiem tiešām labi pagrodās. Es iešu paskatīties, kā tas tai pasaulē izskatās. Kas nāks ar mani? Pats būs dusmīgs. Es dzirdu, ka mani sauc mamma. Es nāku. Es arī. Mans bēdārs sāp. Es iešu ar tevi. Tu ej. Troksni. Gan visiem būs pēdiens.
ir dzeltena gara čūska, kas staipās un vem ugunī. Te poša zila debes un spoža saule apgaismo un silda mūs. Mēs staigājam pa zilgām sarkanām liesmām. Te zaļa mīksta zāle un sēne! Nāc, kavies un mums. Paldies, tautā sēne. Nevēlēties kādu vietu? Labprāt, vēlme, paldies. Mēs varam piedāvāt burgānu. Labi, paldies. Labdien. Taurinītis, izrasim viņas pārnus! Jā, izrausim! Nē, mēs tā nedaram. Atvainojamies. Labi nakti, mīļie vēlmīgi, lai iet gulēt. Kurš šeit gribēja gulēt? Gaidi mani saulainajā pusē, vienā, kurā tikāmies mēs reiz. Gaidi mani ielas saulainajā pusē, es jau nāku ar pilnu klēpi rūcu puķiem. Gaidi mani ielas saulainajā pusē, es jau nāku ar pilnu klēpi rūcu puķiem. Or lease. Es tev sniegšu rūcu puķu klēpi, smarža pildīs ielu saulaino. Rīgas ielās pārdos tu sēku, bet mums rūcu puķu jūra būs. Gaidi mani ielas saulainajā pusē, es jau nāku ar pilnu klēpi rūcu puķiem. Gaidi mani ielas saulainajā pusē, es jau nāku ar pilnu klēpi rūcu puķiem. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, kurinam, līdz rītam izturam. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, kurinam, līdz rītam izturam, līdz rītam izturam. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, kurinam, līdz rītam izturam. Beidziet aloties! Skaista mana tēva sēta. Es to gribētu ar mežrongu spēlējis. Man saust! Vāver! Ko? Iedomam savu kadročiņu. Tas ir mans kažoks, es nevaru tev iedot. Iesim tālāk.
tik celai vietiņē. Skaista mana tēva sēta tik celai vietiņē. Skaista mana tēva sēta Cilvēku mājas, tā būs silta vieta. Dzirdēju citu vēlumu stāstam, ka šī māja saimnieks esot gudrs un dievbijīgs. Kāpēc tas viņš nav Rijā krāsnī kurinājies? Būtu mums tur nakti pārgulēt. Tu taču nezini, šī nav kā Ellē. Riju krāsni tikai kurina rudenī un ziemā. Ko? Tas ir mūkīgi. Man salst! Gribu siltu krāsnī. Kāpēc krāsnis nav iekrināta? Gribu atriepties saimniekam. Man papa stāstīja, ka šis saimnieks esot baigais gudrnieks un ļoti dievbijīgs. Pie viņa dvēseles nekādi nevar tikt, pat ne lielie bēlni. Padarīsim kādu skāru. Varbūt mums sauc un laimēsies, kas lieliem dēlniem nav izdevies. Darīsim tā. Es šīm sīkspārņiem pie spārņiem piesiešu Jāņkāra. Es ieslēgšu tos klētī, kad saimniece no rītā iestumšā klētī. Sīkspārņi līdos ap viņu ar ugunīgām acīm, un viņa stipri sapacīs. Ar saimnieku pašu arī kaut kas jāizdara. No kūts izvedīsim vērseni, noguldīsim to saimnieku kodā. Un aiznesīsim saimnieku uz kūti un noguldīsim vēršamībā. Kādēļ? Tur man divi vīri. Vienam rokā nazes un otram liela runga. Tie būs burlāks. Sēcamies, vienāk zakt. Ar šodien galvu patām būs liels prieks. Šīs ir bagātas mājas, būs labs laupījums.
Ejam sagūstīt saimnieku. Jā. Šis saimnieks ir burvis, viņš pārvērties par vērsi. Ejam skolu nozagt vērsi. Jā. Ko? Vai tu esi traks? Nu kā, vienās mājas divi vērsi un nevar satikt. Ragos sejas man viens, jāizvēr. Protams. Šī vērsis prot runāt. Pastāpsies klētī. Jā. Bērniņos kā dieva ausī, laiks iet gausi, gausi. Saldā miegām kājām gaisā, guli flēga nosī. Tumsā zīdaina un mīgs, kā nakts no zaļa plišā. Savos manas iedinušies Mefistofeliši. Bērņus krituškā teklē, bērņus krituškā teklē. Saldā miegā kājām gaisā, naktī silti, silti. Tumsi nakts mēs neatpjausi, gaismai pie mums dienā. Garam sārtam starpja kājām, lauka soju dienā. Sapinieties, sapinieties, aizkorķējiet ausis. Saldā miegā kājām gaisā, guli flēdermosi. Guli, guli, flēdermosi. Saldā miegā kājām gaisā, guli, guli, flēdermosi. Saldā miegā kājām gaisā, guli, guli, flēdermosi. Saldā miegā kājām gaisā. Esam arī mēs. Es gribu dzirdēt, ko saimnieks teica. Šie nedarbi mums labi izdevās. No kūts rītā varēs visu labu redzēt un dzirdēt. Pārvērtīsimies pie jāriem. Labi. Tiem blēšiem gan ir tāda Tiem blēšiem gan ir tāda Tiem otrreiz tādi joki vairs prātā nenāks. Iedomājies, viņi man aiznes uz kurti. Un mūsu vērsis ir nogulda tavā gultā. Es to bailu un gluži pamiru. Bet raugies, ko tad viņa atmetusi? Tie jau vecas vārkiem, metos mēslainā. Tur kā nauda noskanēja. Tā nav būsa naudā. Protams, būs no to citas mājas nozagošie. Kas taču daudz zelta naudas? Kas par godīgiem blēšiem? Tie par nedarbiem tūlīt samaksā.
maksāja. Ko velu, gribējām šiem ļauni darīt, bet iznāca tā, ka saimnieks ne tikai izglābās no nāves, bet arī dabūja daudz naudas. Kaut viņam reiz ellē būtu darbā jāvārās. Šiem dievbijīgiem cilvēkiem ir laimē. Ejam citur, pasaulē jau netrūks dumja cilvēku. Pārmet man vēliņā to. Es nemāku. Nebija šodien skolā, kā to mācījā. Bet es neklausījos skolotājai. Ko nu darīsim? Ejam citur. Gan jau izgatavosim. Skaties! Naktī atlikuši 2 skaisti jēri. Es jau sen vēlējos velna aiziņu. Nu dienīgi mums atsūties divās. Bet taču esam laimīgi cilvēki. Es redzu, ka tev ir pāris melnu jēru. Viņi ir skaisti un lēkā apkārt tik jautri, ka man patiktos viņus uz piliņiem plīdz. Pārdodam tos. Labprāt, Jēli princese. Cik tu par viņiem prasi? Ja augstiem kungiem kaut kas patīk, tad naudas par to nežēlo. 200 zelta gabali, Jēli princese. 200, vai tas nav drusku par daudz? Kādēļ tu tik daudz prasi? Tādēļ, kā tie jēri nav tādi, kā tie citi. Tie automobīla ielikusi, jā. Ak tā ir citiem. Vismaz teica silti. Princese mūs arī labi ēda. Ak, mījo, burvi! Kā jūs te nonācat? Kas te jūs knaužas no Elles laidas laukā? Mums izgāja ļoti nelabi. Mēs izbūkam no Elles, lai pasaules nedarbus darīt. Bet neizdevās. Saimnieks nebija pieveicams. Visi mūsu ļauni darbi tikai par labu viņam iznāca. Un tagad mēs devam noņemt princeses uzliktas kapelsaitas. Palīdzēt varu, bet jūs vienam vēlamo likumu par velti nekas netop darīts.
Apsolūti jūs palīdzat man, tad es jūs iemācīšu, kā pārvērsties. Mēs apsolam, darīsim visu, ko vien tu prasi. Nāk, princese! Redziet, vēlos jūsu princeses baltu siedu, bet nevaru tikt pie viņas klāt. Ar varu nevaru viņam aizvest, un ar viltu līdz šim man nav izdevies. Protiet, princese ir brīnišķīgs golda krēsls, un krēslā ir iesaista brīnuma nagla. Tik līdz viņa aiztiek šo brīnuma naglu, viņa redz, kas viņai tiešām priekšā stāv. Tajā veidā daudz būtu viņu pazemēs. Mums vajadzēs brīnuma naglu izņemt un iedzīt zemē. Tad jāieliek šī parastā nagla. Jūs šodien esat šoku vakar, jo rītdienas tieši pie princeses precībās. Mēs apsolam to izdarīt. Kad mēs tiks pils zālē, mēs izņemsim brīvnaglu un tā vietā liksim šo. Pārvieti mūs par velnīgiem. Kāds jocīgs ubags. Nekādu viņas lūkšanas nesaprotam. Droši vien viņš to skaitīja latviešu valodā. Nu, mani mīļie, vai esat izlaukuši? Papalēšu kalponējus pabro un medu un maizi. Cik labi būt atkal velniņam. Tik tā kalpasaiti nenāk nost. Redzi te princeses goda krēsls. Un šī ir tā brīnuma nagla. Dod tik to otru naglu šodien. Man balvas domā, ka tu to paturēji. Man arī nav, būs izkritusi. Ja mēs nevaram likt to otro naglu brīvnaglu vietā, tad mēs nevaram to brīvnaglu laukā. Nu, tad lai brīnuma nagla stāv turpat. Bet tad princese pazīst to burvi. Lai pazīst. Viņš jau nedod mūsu princesei par vīru. No viņa neglīta džīmja pat mani bail. Tu jau runā kā cilvēka bērns. Mēs taču apsolījam. Tu arī runā kā cilvēku bērns. Mums kā velniņiem neturās turēt savu solījumu. Kāds nav? Man patīk puķu veikalā, un tāpēc visiem saku, tā šie ziedi, lai jums tikai laiminās. Un ugrozes tevis krālākās, un līlijās viscēlākās, bet pati ziedu princesītē. Un viņa pavadoņi ir Tik interesanti. Klausieties šo odu par godu princesei. Atšķārniski. Pirst, 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 pirst balts sniegs, mirušā miglā, bez mitēšanās, no augšas zemē, garlaicīgi, vienmuļu, apnīcīgi, kaut jau lai snigtu, birtu, birtu, birtu. Melns, melns sniegs. No apakšas
uz augšu. Cik spēcīgi vārdi! To zingi dzējojies tas zels, kas sevi zīmē LBFs. Klausaities arī te vēl šo padoms. Tā nu reiz ir tā dzīve, tā sola, dod un ņem. Tam iznāk sīve, ķīve, kas pats to grib un ņem. Pret sienu tiek ar auri, ja tevī spārks un guns. Ja ne, tiks cauri. Varbūt tu tiks cauri, ja ne, būs pierē punts. Frejā, princese, es vēlos tevi bildināt. Saki jā, un savienosim mūsu dzīves un valsts. Uzminies, princese, kā tik tā nav atkal kaut kāda burvība? Par naudu jau katrs ir smalki apģērbties. Tikai ar burvju un naglas palīdzību. Tu pazīsti, vai tas ir jauns vai skaists princis? Vai kāds, kas tikai šo izskatu ir pieņēmis? Fui! Kas tad tie atkal par nelabiem jokiem? Manā priekšā stāv visneglītākais burvis, ko savā mūžā esmu redzējusi. Un viņi pavidoņi ir veci slotikāri. Ar kādu galviņām galā! Esmu piemanīts. Uz Eli! Tur es jums apriekšos! Kur tu biji aiz vakar, nu es tevi ieraudzīju, un caur sirdī iziet karstu. Kur tu biji jau nedēļ, patu mutrēn melodija, tevis ten. Kur tu biji aiz vakar, nu es tevi ieraudzīju, un caur sirdī iziet karstu. Kur tu biji jau nedēļ, patu mutrēn melodija, tevis ten. Tu saki, ka tā viss ir galvenā vaina? Jā, viņi man sacīja, izstāstīja viss savus nedarbos. No tiem nākās Elis visbriesmīgākais sods. Bet kā tas gadījās, ka šie mazie velnieni te piemānīja? Es jau sen domāju, ka tu priekš pasaules esi par veco. Tevi apvilkt Elē. Vai! Tagad ir jūsu kārt. Kas nu būs? Es jau jūtu ugunsgrēkus žagurus, bet diveni lēkāji. Kas ir tas? It kā naži man durās priekšstos. Tā zīmēs jūsu kaklasaitis. Dedzina man kā liesmās. Ņemiet tas nost. Tās būs princeses rotas kaklasaitis. Ir šūtās zīmes. Saulīšķi, juma zīmes un augsteklīši pasargā mūs no pēriem. Ņemiet nost tulīt. Kaklasaities būs arī kāds lietuvēna krusts. Ja mēs noņemsim, vēl nu paps būs pamatīgi sodīts. Vai ja neņemsim, tad nekāda dzīvošana Elē vairs nebūs. Tad jūs gribat dzīvot pasaulē pie cilvēkiem?
Vai jūs gribat tapsi par cilvēku bērniem? Mēs varētu iet dzīvot laukstētā pie saimnieka un saimnieces. Princese mūs arī pieņemtu. Viņa bija tik mīļa un jauka. Viņi mums baroja ar gādumiem un mazgāja ar smaržīgām ziepītēm. Viņa dziedāja jaukas dziesmas un smējās. Bet zemes bija saule, debesi zila. Cilvēki un dzīvnieki ir draudzīgi. Ellē mums tik pēdīgs. Mēs gribam būt cilvēku bērni. Labi, es jūs izdzēsīšu no bērnu grāmatas. Līdz ar to jūs kļūsiet par cilvēkiem un zaudēsiet visu atmiņu par Elli. Prom!